Teikt, ja tīri akts sarakstīts, tāpēc. Kāda akti? Akts par kostīmiem, no tev Nu, kad ir. ārpus kārtas rīkā. Tā, nu tad vēlreiz labrīt visiem hobiju brāļiem un tie, kas ir atvēlējuši savu brīvo dienu un brīvo laiku. Un, protams, jāsāk ar to, ka mednieku kolektīvs Rūja, es esmu mednieku kolektīvu vadītājs, Rūja vadītājs Guntis Latkins. Un mednieku kolektīvs Rūja patiesībā ar vilkiem nav aizrāvies vai nav bijusi tāda iespēja to darīt medīt. Tāpēc šī ir pirmās mūsu medības. Pirmkārt, paldies arī blakus kolektīvam, kas to pamanīja, ka tur vilki mums ir iemitinājušies un patreiz arī tā kā uzturās ilgāku laiku. Un tas īsais stāsts ir tāds, ka dzīvus vakarus, pirmajā vakarā, vai respektīvi vienu nedēļu iepriekš jau bija manīti, kad ir dzirdēt gaudojam vilki, tad vienu vakaru piegaudoja, atsaucās, nezināja, kuru vietu, tad pieaicināja mūs, mēs apstājamies zināmām tādām nogabalam teritorijai pa zināmiem punktiem un tad nokonstatējam precīzi vietu, jo viens no medniekiem praktiski bija uzkāps tornī, kur blakus arī viņi mitinās, kur ir vējgāzes, kristāls un tāda ašķi, tāds praktiski necaurējams puskvartāls, var teikt, tāda maza teritorija, un tur arī viņi tā kā atsaucās, un likās, ka viens pieaudzis un divi jaunieki. Tā kā tāds ir patreiz tas īsais stāsts, tas, kas būs patiesībā, to mēs šodien redzēsim un ar cerībām, jo jāsaprot, mēs kā mednieki to arī ar sapratni pieņemam, jo tas nav veikals, kur aiziet precīzi nopirkt to, ko mēs esam iecerējuši, bet te vienkārši jācer uz mūsu medību dievietu Diānu un uz mūsu katru veiksmi. Tā kā pirmais par drošības tehniku, es vairāk varbūt, ka neatgādināšu, bet to, vai visiem ir papīri, varbūt, ka vismaz paņemat, izvalkat un parādat. Es katram varbūt, ka nepieies klāt un nepārbaudāt. Par drošības tehniku es neatgādināšu, bet to par trajektorijām leņķiem, bet lielākā uzmanība tieši ir kas ir ar vītņstobriem ieročiem, varbūt, ka tiešām tajos mastas stūros, kur jūs būsiet, tieši tie bīstamākās vietas, ja, kad pārgalvīgi varbūt pa klājumiem, tad pirms spied gailu, tad uzdot 3 reizes sev jautājumu, pārliecināties. Par drošības tehniku mēs atradīsimies arī Rūjas purvā, tā kā šī vasara ir īpaši pateicīgi visām šīm lietām, tā kā nepiesauks, bet atcerieties pīpaņi, tad ar tām lietām arī prātīgi, ja? Tā kā tas ir tāds viens no punktiem, kas būtu jāievērē. Tā. Es domāju, par lapsām un jenotiem mēs praktiski aizmirstam tos par nekāds, un par dižmedījumiem var teikt. Un par ieroču pielādēšanu, kad tas notiek tikai un izlādēšanu, tikai nostājoties uz masu, jā, vēlreiz atgādinu. Tas ir tāds arī svarīgs šajās masveidu pasākumos. Un tad sākšu ar to, kad varbūt tie, kas ir nolēmuši piedalīties kā dzinēji šajās medībās, iznākt un nostāties varbūt šeit. Trīs, Jānim tā kā ir plinti. Tas ir viss šaujamie. Nu tad 12. kalibra ieroči kam ir? Gaisā šaujamie, jā. Jā, tev ir? Bet bez šaušanas nekas nebūs. Jāšauš. No sākuma tūlīt pat jāšauš. Tā, es vēl tā. Dīdzis. Tu iesi pa starp garo un galmās pa to grāvu. Cik tur ir? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dīdzis, savu instruktāšu kā jau.
kāds kārpus. Ev, veči! Kāds aizteicīs lākties? Jā, jā. Pasaka, ka tu uzsver tikai viss. Jā, pieki, jā. Viens mednieks uz priekšu tikko nošāvienu. Tur redzēja, ko klusi. Ja mēs dzirdēsim, kas tie mums dažādi. Te ir asins. Tu negāji pasni? Gāja, bet tu pats. Viņš ir šitiem. Arī tu jāsam, te ir. Jā. Te ir. Redz, te ir daudz. Te ir. Redz, priekšā, jā. Jā? Arī jāsam. Skaties, redz, tev priekšā pasni. Tu ir zemē. Lielais. Labs. Jā. Apakši gan norīsi. Pasni. Yes! Pirmais vilks mūžā. Pastāst, tu video Ko es jau pastāstu? Pirmais vilks stājas, jā? Jā. Pirmais man. Kāds attālums? Attālums kaut kādu, 30 metri bija apmēram, varētu būt. Pavisam. Šāviens, kur? Šāviens? Šāviens it kā pirmais šāvot pa vilku, bišķi uztraukums arī rokas, bišķi drebēja, bet Neko vēdara apakšā. apakši norādās, jā. Kustās jau? Jā, vai tos pazās? Pēc kāčam atkā. Jā, tā varētu būt, ka bišķi norāvis zemāk, bet... Un te viņš gaudot, te mēs dzirdam. Sanāk mums pretī. Baļā! Diezgan ilgi vilkās arī viņš. Viņš bija pirmīt, jau bija iznācis, viņam tam kaimiņam uznāca virsū, jau pirmīt dzirdējām, ka kaut kas bija. It kā nāca, un tad viņš atnāca viens uz manu pusi. Pavēl kāds smukāk uz vienu pusiņu, tur nav asins tik drausmīgi daudz. Bišķi rokas darījām, baļā. Zvērā, vecī. Kas mums tas ir, ne? Kuts. Meitene, mamma. Excelent. Yes! Ideāli. Jā, nu do paspēst roku. Apsveic.
Šitā te negadās katru dienu. Kā dienu ne. Domāju, braukt vai nebraukt, tas te ien. Jo tev būs jākarina kaklā baltais ilknis tēt. Jā. Super. Ko vajadzētu nest ārā viņu, ne? Nu, droši vien. Vēl tam ir ārā, jā. Labi jau to lodas paņēma līdz. Mamīt. Tu autors? Jā. Gaidī. Tā ir veiksme. Tas lielais? Mamīt. Bet tas bija sākumā, kur šā? Nē, tas ir pēc šiem tā naglā izšaudījās un tad tikai pirmais šī galā. Ne, bet šito nošāc, tad tu jau biji izšāc. Jā. Viņš tik mums priekšā ņaudē. Davai. Nu, sumināts. Veiksmi. Lielais. Bet tas ir šāds tiks. Pačuks, puce. Mama. Nu, ideāli. Nu, mamma arī zemē te man iet tālāk un tu tiks Nē, tā pa mežu gāja, tad te nāc šitio pusi. Man tāda maža šarbiņa tikai bija. Tā kā iznāk tad... Kas par to redzēja, jā? Nu, reikām tur varēja aiziet. Tur mazos starp un tā. Izšaut. Tam vienā lodi ielāk vienkārši. Vai grib viņus pagriezt otrādā? Pagriezt viņus otrādā? Nē, augšā nekot novēc tā teleņš. Nē, uz galvu notīri. Nemēdā. Pagadi. Viņam ir grib? Jā, redz, ka nav aizbēguši, ne? Labi. Vakarā arī? Tad gaudēja. Negaudēja vakar speciāli, negaudēja. Nē, nu, mēs Tikai atbrauc paklausīties tev uz plātnēm, bet, nu... Mēs ar Ir labi. mašīnām otrā pusē pie dzelzceļa tilta gandrīz un nedzirdēt. Simdens vakarā es dzirdēju jau, ka gaudēju. Nu, Aldi. Jā, nu, te ir mums viens mamma un kucam. Kucenam ir jā. Nezinu. Nu, raiti. Mums ir mamma beigās te. Nu, ko tu redzēji? Jo vecis zināja? Tad vilku medības ir noslēgušās un, protams, es domāju, ne bez rezultātiem, kā mēs redzam, tā kā veltīgi braucēji vai atbraukuši neesat, un līdz ar to arī, es domāju, gandarījums ir visiem, kas ir palīdzējuši gan Latvijas dabas faunai izdzīvot kādai sugai, un, protams, arī par to, ka samazinājuši šo plēsēju skaitu. Varbūt tālāk palūkšu abus tos vaininieks priekšā. Nu, un tad vilcens autors ir kurš? Jā, nu tā kā... Jā. Un varbūt pastāst par to, kā tev tas gadījās. Izstāst visiem tā sausiņu, jo ne viss patiks, lai viņš tā Atbraucu uz vilku medībām. Nosaucos tur pie dīdža kompānijā. Es biju ar to mašīnu atbraucis arī, un tad aizbraucu viņu tas to, iekšā uz mastu. Uz grāvi, starp garo un galu mastu. Jā, ejam iekšā, tagad palika tas līkumiņš, tur viens palika, tad es paliku, man paliec tāds eglīts viss biezs, nopietni izskatās, nu, nevar saprast, likt renkuļus abas iekšā vai vienu lodu. Ielikt vienu lodu iekšā un viens renkuļus, stāvam, tēmiņš man stādās, skatos, tēmē, pēc tam rāda, uz mani atnāk. Saka, iet, nu, it kā neko neredzēju. Aizgāja laikam, pēc tam bija prom augšā šāvienu tur kaut kādu. Pēc brītnis, kad atkal tēmiņš, atkal rāda, kaut kas nāk, beigās saka, pētī, nāk viens. Man tāds šķirbiņu viena maza bija. Tā iet to šķirbiņu. Paņem, kā izbādās tā, izspieduši, noskaidru un aizskaidru. Trāpīja, netrāpīja. Tā likās, ka sametās, neko. Sagaidījām mārsta beigas. Vājām skatīties, tad viņš bija tā nogājis. Tad rīts metā krustam čērsām ar asinīm. Rezultāts. Super. Un kucēna autors.
no Valmieras. Vakar uzaicināja. Nu, tā arī tur vadās pie dītas. Tās līnijas bija. Ilgu laiku viņš tur krikšķinājās pa meži. Pēc tam, kādu brītiņu, no manis pa labi, kaut kāds 20 metru apmēram. Nāk, skaidri neredzēja mērķi tā. Nevarēja saprast, ienots vai kas. Tam pazīmēja tāds gaišumiņš jau. Reāli gan viņš izgāja jau no masta jau ārā un iegāja apakaļ iekšā. Kā redzēja, mērķi tā izšā. Un rezultāts. Nu, un tad vēl šāvēji, kas bija, un tie, kas kaut ko redzēja. Ko redzēja? Kas vēl ar karabīnu šāva, jā. Uz stūri. Es viens pats šāvu. Tā. Nāc. Man uz veikals pirms jābrauc. Es diviem garām aizstāvu. Nē, patālu. Kurā vietā tu stāvēji? Es stāvēju, man sanāca tieši, kad atnāca kunga no labās malas līnijas, stāvēja, es nezinu, kur ir bijis. Tāda glūdus to var tie, kas stāvēja šī flāgā. Es nevarēju vienkārši šaut, viņš iznāca tieši pirms viņiem, ja. Es pēdējā momentā, kad viņš pabāza to galvu, tad uzšāva, 200 metri bija, protams, ja. Uzšāva netrāpīja, un pēc tam es nevarēju šaut, nāc jums garām viņš, un tā, kad viņš gāja, aiz jums jau bija, tad viņš gāja šitā te, un tad es vienkārši nopūļos. Nē, viņš izgāja tieši pirms tevis izšāva pirmo šāvi, un pēc tam es nevarēju šaut, ja, jo bijāt jūs pretī, un tālāk viņš jau bija tur tā te, un tad bija grūti, ja. Kucēns pēc tam iznāca. Priekšā bija krūmi atkal, un atkal garām. Kucēns aizgāja atpakaļ, nē, tad viņš gāja pretī, man tāds krūmiņš, pudrīši viņš gāja tā un tie krūmā, un arī man bija, it kā bija ļoti labi, bet bija, Nebija veiksmes. Paldies, jā. Tā kā varbūt kopā sabraukuši, tad arī vien kopēji foto tādu masveidīgi uztaisīt, ja kāds, Jāni, jā? Ja mēs sastāvim, dabūs no kādu flangu vai ne, es nezinu, tā kā pamēģinot. Tu iegāji, Aldi, ja? Nevar nostāvīt. Tā krītau, tad ir jāsāv 10 metru veci jāstāv. Tā, lai vēl. Un vēl viens variants ir, ja Ulds jau valsts ir padēvis, ejiet no rīta iekšā līdz ar krēslu, mednieki nostājas Uldim aiz muguras, tādā aplītī, sīkā mazā aplītī, turpat, kur viņi bijusi. Nu, Ulds paiet 1,50 m iekšā pretī vilkiem un uzgauda. Tu otrā, ko es muldu, aiz muguras mednieki. Viņi 100% skries uz balsi skatīties, viņi domā, ka tā ir māte, tad tie mednieki, kas Uldas medniekiem aiz muguras vai ne, un tas 100% kādām atkal uzskatīt. Tā kā medības būs interesants, laipni aicināt nākam sestdien. Mūsu? Nu, protams, 10 tādā pašā laikā. Ok. Var pa vakariem ar to rīt.